Pusgadsimta laikā Rīgas Tehniskās Universitātes Liepājas filiāli ir absolvējuši vairāk nekā 5000 jaunie speciālisti. Viņu vidū arī daudz spilgtu personību, kuru darba rezultātus varam redzēt gan Liepājā, gan visā Kurzemes reģionā, gan arī citviet Latvijā un ārpus mūsu valsts robežām. Rīgas Tehniskās Universitātes Liepājas filiāles un uzņēmumu veiksmīga sadarbība reģionā ir acīm redzama. Svarīgākās reģiona biznesa nozares pārstāv ražojoši uzņēmumi, kas darbojas metāla apstrādes, tekstilražošanas, būvniecības un iekārtu ražošanas jomā, un tur strādā Rīgas Tehniskās Universitātes Liepājas filiāles absolventi. Pieprasījums pēc augsti kvalificētiem speciālistiem tikai pieaug. Speciālisti ir nepieciešami visā valstī, reģionos un pilsētās. Liepāja jau vēsturiski ir bijis viens no Latvijas ekonomiskajiem stūrakmeņiem. Liepāja saražo uz vienu iedzīvotāju 2 reizes vairāk rūpniecisko produkciju nekā vidēji valstī. Līdz ar to metāla apstrāde, tekstilu nozare, tās lielākās nozares un Rīgas Tehniskās Universitātes devums speciālistu sagatavošanā ir neatsverams. Un Tehniskās Universitātes stabilitāte, mērķtiecība un attīstība tā ir Liepājai ļoti būtiska, jo Liepāja arī turpmāk plāno būt kā rūpniecības un ostas centrs. Rīgas Tehniskās Universitātes Liepājas filiālē pilna un nepilna laika studijas notiek 17 dažādās studiju programmās. Pirmā līmeņa profesionālo studiju programmas ir uzņēmējdarbība un vadīšana, specializācijas, ekonomika, grāmatvedība un nodokļi, uzņēmējdarbības loģistika un transporta ekonomika, tirgzinība un tirdzniecība. Datorsistēmas ar specializācijām programmēšana, datorsistēmu un tīkla administrēšana, mehatronisko iekārtu un robottehnikas datorvadība, būvdarbu vadīšana. Bakalaura akadēmisko studiju programmas inženiertehnika, mehānika un mašīnu būve, enerģētika un elektrotehnika, telekomunikācijas. Bakalaura profesionālo studiju programmas uzņēmējdarbība un vadīšana, elektrotehnoloģija, datorvadība, siltumenerģētika un siltumtehnika, mašīnu un aparātu būvniecība, mehatronika, apģērbu un tekstilu tehnoloģija, reģionālās attīstības un pilsētu ekonomikas inženierija, būvniecība, siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija, visaptverošā kvalitātes vadīšana. Dokumentu pieņemšanas laiki pilnlaika studijām no 2. jūlija līdz 8. jūlijam, nepilna laika studijām no 4. augusta līdz 9. augustam. RTU kopumā, un tā skaitā arī Liepājas filiāli, sagatavo labus, kvalitatīvus speciālistus. Par to liecina gan viņa darba rezultāti šeit vietējā darba tirgu, gan arī starptautiskā. Ir ļoti patīkami, ka tu vakardienas studentu pēc kāda gada, 2, 3 redzi tajā vai citā uzņēmumā, un kad viņš ir kļuvis par vadošo speciālistu vai pat uzņēmumu vadītāju. Tādu uzņēmumu Liepājā ir ļoti daudz, un katreiz sastopot šos studentus, ir patīkami. Ir patīkami tas moments, kad tu pats arī kaut ko darīs, kaut ko viņā ielicis, lai viņi par tādu taptu. Un mums Liepājā droši var teikt tā, ka ir reti atrast uzņēmumu, kur nestrādāt mūsu absolventi. Katru gadu Rīgas Tehniskās Universitātes Liepājas filiāli gan profesionālās vidusskolas līmenī, gan universitātes līmenī uzņem vairāk kā 2000 audzēkņu. Pasniedzēji uzsver, ka topošajam studentam ir nepieciešams eksaktajām zinātnēm pievērst pastiprinātu uzmanību jau sēžot skolas solā. Inženieriem ejot tātad uz tāda praktiskā darba virziena un konstruēšana, viņiem ir svarīgi, lai viņiem būtu pietiekami veikla matemātika, pietiekami labas zināšanas fizikā. Tad, kad mēs sākam studēt un tiekamies pirmo reizi ar studentiem, mēs tieši par to runājam, kad šī pārēja no vidusskolas, viņa ir samērā krasa. Aizējot augstskolā ir pilnīgi patstāvība nepieciešama, un nevienmēr katrs no šiem studentiem viņi ir spējīgi adaptēties šai jaunai vidē, šiem jauniem apstākļiem. Un tieši disciplīnas trūkums, pašdisciplīnas trūkums kādreiz ir par iemeslu tam, kad tieši tā pirmā sesija ir tā, kas ir vis tā smagākā un bīstamākā. Endijs un Aksels ir Rīgas Tehniskās Universitātes Liepājas filiāles studenti. Jaunieši pauž pārliecību, ka izvēle ir pareizi un izvēlētās profesijas dzīvē noteikti noderēs. Jā, noderēs, jo tā ir ļoti pieprasīta profesija.
es domāju, ka, ja reāla profesija var daudz nopelnīt, tad jau noteikti dzīvē daudz arī var sasniegt to. Es izvēlējos studēt tieši RTU, tāpēc, ka man vienmēr ir gājušas labi visas humanitārās zinātnes, un es vienkārši gribēju pilnveidoties un apgūt arī kaut ko eksaktu, fiziku, matemātiku labāk izprast, kļūt par daudzpusīgāku personu. Tas nav varbūt tik viegli, bet es progresēju un jūtos jau iegūst diezgan daudz īstenībā šeit mācoties. Un lūk arī neliels ieteikums topošajiem studentiem. Katram ir jāizvērtē savas stiprās puses un jāatcerās to, ka, ja tu būsi labs tie savā jomā, tad tu vienmēr būsi pieprasīts speciālists. Bet cilvēkiem ar eksaktajām zinātnēm, ja viņš viņas māk, tad viņam ir vairāk priekšrocību dzīvē, un tas arī tas galvenais pluss, kāpēc es ieteiktu vairāk tam pievērsties. Katrā ziņā, lai kārtīgi izvērtē iespējas, jo tāds ir daudz, un tas, kas nāk grūti, pēc tam būs labāk. Lai studentiem nodrošinātu teorētisko zināšanu pielietošanu praksē, Rīgas Tehniskās Universitātes Liepājas filiāle aktīvi piedalās starptautisku projektu īstenošanā. Ar šo projektu finansējumu palīdzību mēs papildinām savu materiālo bāzi infrastruktūru. Pagājušajā mācību gadā mēs papildinājām, radījām inženiertehnisko centru apmēram par 300 000 eiro. Andris Priževaitis savu pētniecības darbu īsteno ar mērķi, lai ražošanas iekārtām samazinātu dažādu rotējošo elementu mezglu nodilumus un palielinātu to darba mūžu. Studentiem Andris pasniedz lekcijas un ņemot vērā, ka pašam praktiskajā ražošanā ir vairāk kā 10 gadu pieredze, studentiem sniedz noderīgas un vērtīgas zināšanas. Studenti ir ļoti griboši. Es arī savu pieredzi ražošanā stāstu dažādos priekšmetos, rādu, demonstrēju. Tāpat arī šis aprīkojums, kas šeit, šajā auditorijā arī ir pakārtots tam, lai studenti gan teorētiski var apgūt šīs zināšanas mehatronikā, gan simulēt schēmas, gan pneimatiskās, gan elektropneimatiskās. Tāpat tās strādāt ar ciparvadības darbu galdu, programmēt, rasēt un veidot programmas gan robotiem, gan arī simulēt šīs ražošanas schēmas darbības. Savukārt Agris Treimans ir Rīgas Tehniskās Universitātes Liepājas filiāles maģistratūras students un uzsver, ka noteikti savas studijas turpinās arī doktorantūrā. Ar to maģistrantūru nemaz nebija tik vienkārši, jo man nācās mazliet nomainīt to ideju. Es biju pārāk pieredzis paļauties uz jau esošajām zināšanām, bet kas attiecās tagad uz šiem visiem programmējumiem priekšmetiem, programmēšana tagad ir visur vajadzīga, sākot ar mikrokontroleriem, beidzot ar robotiem. Man ir milzīgas iespējas reāli mācīties, jo es mācos uzreiz praktiski. Piemēram, to pašu programmēšanu nav jēgas mācīties teorētiski. Viņu uzreiz jāieraksta datorā, uzreiz tā programma jāredz, kā viņi darbojās. Ja tās iekārtas ir, tad viss ir iespējams. Rīgas Tehniskās Universitātes Liepājas filiāles direktors uzsver, ka filiālē ir 3 galvenās vērtības, un šīs vērtības jau pirmsākumos sniedz garantiju, ka topošais un esošais students spēs sasniegt savas karjeras augstākās virsotnes. Viena no mūsu vērtībām ir tā, ka mēs esam Baltijas vecākās tehniskās universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes filiāli šeit Liepājā. Tā tik tiešām ir ļoti liela vērtība. Ja? Otrā vērtība tie dabiski mūsu studenti un mūsu mācību spēki, mūsu pasniedzēji, profesionāli varoši, kas esošos studentus pārveido par rītdienas speciālistiem, vadošiem darbiniekiem. Pieprasījums pēc inženiertehniskajiem speciālistiem nav mīts, bet realitāte. To apliecina gan mācību spēki, gan Liepājas pilsētas vadība, gan arī Liepājas uzņēmumi. Skatoties uz nākotni, viss tiek automatizēts un robotizēts, un līdz ar to studentiem ļoti liels iespējas ir pie mums Liepājas filiālē apgūt šīs prasmes. Tur jāsaprot visi tie procesi, jo labāk ir apmācīts cilvēks, jo labāk ir. Tas ir vajadzīgs. Studijas jau nebeidzās augstskolā, viņas turpinās visu atlikušo dzīvi, un tas ir tas, kas atšķir labu speciālistu no nevisai labu. Inženiertehniskās studiju programmas, jā, sākotnēji liekas, ka tur ir smaga fizika, matemātika, bet tās ir interesantas studiju programmas, tālāk apgūstot speciālos kursus, jā, profesiju, un šīs iegūtās zināšanas un iegūtais diploms, tas ir vērtīgs, noderīgs un būs labs materiāls visai dzīvei.
tehniskas lietas, to jau katrs vīrietis ir sapņojis, un Tehniskā universitāte tā ir viena vieta, kur savus sapņus piepildīt.